Cik vainagus vajag vienai meitenei Jāņos? Labi, ja svaigas puķus, tad ar vienu pietiek noteikti. Ja viņai bieži novīsti, vai arī ja jūka ārā, tad jau vismaz 3 vajag. Nu, bet ja kāds noņem vainagu? Tad pat vainīgi, tad lai pin citu. Tagad tava kārta, Jāņa meita. Laukam pāri es dziedāj, laukam pāri gavilēj, laukam pāri es dziedāj, laukam pāri gavilēj, laukam pār gavilēj, laukam pāri ielīgoj, labu ļaužu pulciņā, laukam pāri ielīgoj, labu ļaužu pulciņā, labu ļaužu pulciņā. Kas vajadzīgs, lai nopītu vainagu? Ziedi, zaļumu. Priekš kam liekas? Satīt kopā. Priekš kam šķēris? Griezt puķus. Ko tu sākumā dari? Sākumā es paņemu mazliet sojā ziedus. Tas ir iesākums. Kāpēc mēs satini? Lai stingrāk turas kopā. Cik vainags tu esi sapinusi? 1000 jau būs. Nu, normāli, kad jāpina vainags. Nu, cik ilgi jāpina vainags? Cik grazni to vainagu pina? Nu, visgraznāko. Stundu. Oho. Un visnegraznāko? 15 minūtes. 15 minūtes. Vairāk laika aizņem puķu lasīšanu. Nu, labi, puķu lasīšana, varbūt puķis lasa stundu, un vainags sāk pat 7 var nopīt. Man liekas, ka tev ātrāk iet nekā 7 minūtēs tagad. Var laiku uzņemt. Nu, protams. Es jau uzņēmu. Un kas tās par puķiem, ko tu salasīji? Dažādas. Tās laikam kā svetiņas, āboliņš, ceļteka, pīlādzes, tas tā kā Jāņa vainas. Gundagas. Vai tad gundagas var likt vainagā? Es nezinu, sakošas. No kādiem ziediem tev visvairāk patīk pīt? No rozēm. No studentu neļķiem. Bet rozes taču ar eikšķiem. Tas jau netraucē, var nāciet paņemt. Un kāpēc no studentu neļķiem? Pēc ka košas. Ah, Un tāpēc ka augmenā dārzā. jā, pareizi. Tas var nopīt vainagu neizejot no mājas ārā. Nu, tas domāts no dārza. Nu, jā. Nu, cik liela daļa jau nopīta? Kurš skaidrs, 3. daļa. Cik dažādas veidus tu māki pīt? 3 vai 4. Ko tu dari ar vainagiem? Tu viņus nesā? Pati? Nu, jā. Un kādos gadījumos? Kad dejoju no ziedu, tad esmu Jāņus. Tu arī dāvini vainagus? Dāvina arī tos es vairāk tā kā vārka vainagus dāvinu. Kam tu Arī dāvini? vainagus dažādiem draugiem, svarīgiem cilvēkiem. Vai tu arī pārdod vainagus? Īpaši nē. Un kāpēc nē? Nu, ja man pasūta, tad es uztaisu par naudu, bet es nekad netaisu pārdošanu. Bet kā tad cilvēki tiks pie vainagiem, ja tu nepārdod? Nē, viņi man piezvana.
Ā. Es neiešu puķis vēl patērēt. Vai tu viņas tā var iztērēties? Tāds labs pustīgs vēl. Savu dzīves kopš. Nu, jā. Cik apmēram puķis vajag vienam vainagam? Divas lielas saules. Šitās jau tādas ļoti smalkas puķītes, tad jau ilgi jālasa. Jā. Vainagā vajadzīgas lielākas puķis un mazākas puķis. No lielām puķiem vien nevar nopīt. Arī sīkais ziedien. Kā tu domā, vai vīriešiem arī jāpina vainagi? Domāju, ka viņiem jau tās meitenes nopina. Tad vīriešiem vajag vainagus. Jāņu. Nu, Jāņu vainagus. Jāņu vainagi, jā. Nu, bet ja neviena viņam nav nopinusi, varbūt viņam pašam būtu jāpina. Tad jāpina pašam. Bet kādu vainagu vieglāk nopīt vai no ziediem vai no ozola lapām? Jābrien, kad pa grāviem jākāpj kokā. Nu, jā. Kad tu nopini savu pirmo vainagu? Nu, laikam 4 gadi bija. Tad mēs pinām ar māsu no baltā āboliņa lelēm. Uz jāņiem. Un sanāca? Sanāca. Lēlis laikam dziedāja tad. To arī dejoja. Lēlis bija priecīgs. Jau labs. Drīz pietiek. Bet vai vainagu pinot nav jādzied? Nevienmēr. Nu, kāpēc nē? To dara tad, ja nesteidzās. Kādu dziesmu tu dziedi tad? Tā šādus. Viņus iesmas. Esmu domājusi par to. Kādu tagad nodziedāsi? Padomājuši. Kad būs vainags galā, tad arī dziedāšu.